Sveicināts sporta draugi visā Latvijā. Maisaimnieces un amatieri paliek savās vietās, savukārt profesionāļietis mērēt maizītes. Jā. Ko? Kas ir, Gunti? Es esmu par mieru. Atslābs, tu esi par mieru. Es tak teicu, Valdi. Es tak teicu, ka Mārupē būs savu hokeja skolu. Atklāts ir Mārupas hokeja skolas laukums, savukārt pakārts ir Helmuts Balders. Kur? Viņa krekls ir pakārts. Ļoti dīvaini. Principā Balderim ar Mārupu tāda saistība, ka viņa kompānija tur audzē gurķus un tomātus. Kāpēc nav tur tomātu un gurķu uzvilkt pie griestiem? Bet šobrīd ir Mārupa atklājusi. Bet tas ir nonsens. Latvieši ir latvieši. Iedomājies, viņiem vajadzētu gan Rīgas Dinamo pacelt. Pacelt viņu kreklu. Jā, Balderim. Gan federācijai. Federācija tagad, saprot, Kozels opozīcijā pret Balderu. Savīckis bija, un viņš ir jāpaceļ tagad Mārupē, bet kaut kādā nostājā. Tas ir vienkārši necieni. Helmuts pats grib, ka viņa kreklu paceļ. Viņš vienkārši, viņš tikai iestur. Daudz dīvaināk izskatās, ka tur čekis grozās atkal apkārt. Zin kā, Savīckis tur, mums ir 3 kur griež lentīti, hokeja sakarā Savīckis tur ir klāt, jo, skaidrs, ka viņam reputācija jāuzlabo, viņam tādi jārūpējas par to, ko viņš nodarīs ir dukuri. Reku viņš ir klāt, jā. Mārupē atklāja halu. Skaidrs, ka Kalvīts tur ir klāt kopā ar Mārupas pašvaldību, ar halas īpašnieku un tā tālāk. Savīckis arī? Savīckis galā, rindas galā stāv. Ko viņš tur dara? Nezinu, šķērs tur. Garām gāja. Vai te Rīgas Dinamo tur? Arī Rīgas Dinamo tur bija, jā. Tur biezā slānī, tur spēlē Rīgas Dinamo hokejs, tie bija atvest. Viņiem tagad arī jādara viss pēc šīs sezonas, ko viņiem liks to darīs. Es kā Kārs vēl vien Balderu krekla augšā. Jā, kurā vietā? Viņš sēž, viņi stāvēja kopā, tad varbūt sarunās. Nezinu. Andrejs Rastargujevs izcīnījis medaļu Eiropas čempionātā. Eiropas čempionāts biatlonā ir ārkārtīgi interesants tādā ziņā, jo tas ir otrais ešalons un tur daudzas valsts atbrauc ar saviem otriem sastāviem. Bet medaļa tāpat nedod. Bet prēmiju dod. Un prēmiju dod, loģiski. Tas taktiski apsvērums. Skaidrs, ka viņam taktiski apsvērumi tie ir. Ja viņš saka, ka viņš gatavojas pasaules čempionātam, lai tā būtu. Mēs zinām, ka Andrejs grib nopelnīt Latvijas Olimpiskās vienības labvēlību, un šādā veidā ar medaļu viņš to izpelnījās. Lai gan iedzīšanā ar 4 kļūdām izcīnīt medaļu, pasaules kausā viņš ar 4 kļūdām nekur nebūtu, protams. Jā. Bet Eiropas čempionātā tas ir iespējams. Varbūt ir tā, ka Rastargujevs tad grib pirms pasaules čempionāta izšaut visus savus sliktos šāvienus. Ir tā, tu izmet visus savus sliktos speciālists par šaušanu ir. Kā viņš šauj? Gunt, pastāst. Es tik pielādēju un šauju. Tik pielādēju un šauju? Es pat nezinu, kur ir tas... Citreiz man pat žēl skatīties. Es jau teicu, man sirmi mati un akties. Mēs varam salīdzināt. Tā, Jokims no Porziņa kursa biedrs, tā teikt, Ņujorkas sastāvā. Lūkā viņš met sodiņas. Apmēram tā Rastargujevs arī šauj. Skaties. Nepastīp, nevirziens, vienkārši garām. Čau. Es šo sodu metienu nostājos, pēc tam redzēju komentārus. Tas ir pats sliktākais sodu metiens vēsturē. Visā NBA vēsturē. Mēs noliekam blakus Rastargujevs šaušanu. Viss ir skaidrs. Veicīgi, tur tu esi šobrīd ar šaušanu stāvs. Bet cik viņš saņem, tu zini no... Jokims? Jā, 20 miljonu pāri. Ar šitādu metienu? Skaisti. Drūmi. Labi, var sakot, līdz pasaules čempionātam jācer, ka Rastargujevs visus savus sliktos šāvienus izšaus, šaujot stāvus, jo guļus viss kārtībā. Vienalga kādās sacensībās tur tāpat ir jāizcīna vieta uzreiz augsts. Tas nav tik vienkārši. Jo tur jau tas līmenis ir ļoti, kad 200 varbūt vienādi tad biatlonis plus mīnus. Ja, kādi 200? Tur viņš ir tajā pasākumā, kas saucās pirmie 30. Jā, bet tie pirmie tad nebija, es saprotu, diezgan liels. Tie nebija lielākā daļa. Bet tāpat tur no tiem pārējiem jātiek. Viņi ir labi. Tas bija panākums. Viņi ir labi. Redz, Valdi, es tikko domāju, Arbans teica, ka guļot, viņš labi šauj. Latvieši vispār labi guļot daudz ko dara. Arī budžetu guļot pieņem. Var sakot visu. Tu gribi teikt, lai mostās? Lai viņš mostās? Jā. Labi. Denis Vasiljovs, mūsu daļslotājs, 17-gadīgais. 7. vietā Eiropas čempionātā. Viņa treneris Stefans Lamjels var būt lepns, jo tās pieredzes, jo tā grācija. Pirmajā 8. nav neviens, kurš ir tik jauns. Viņš piedalās pēc tam daļslidošanas paraugu demonstrējumos. Daļslidotājiem ir tāda kārtība, ka beidzās turnīrs, un tad ir paraugu demonstrējumi, kur tiek izsaukt no katras kategorijas 5. Viņš bija 7. Viņu arī iekļāva tikai tāpēc, ka šie elementi, tehniskie, šī grācija, ko viņš iztaro, tā ir fantastiski. Veči, mums ir talants. Ne tikai treneru rokas, arī Vasiljeva ģimenes nopelns, jo, godīgi sakot... Tāds treneris jau neņemt arī kaut kāds lauku puisis no Latvijas. Tieši tā, paskaties, kā viņš lido. Helsingos būs pasaules čempionāts pēc 2 mēnešiem.
Vajadzētu Ko tu prognozē? Vajadzētu braukt. Nē, prognozē, bet, saproti, te ir materiāls, ar ko strādāt. Beidzot. Viens no pasaules visu laiku labākajiem daļslidotājiem, kas grib būt labs treneris, bet viņam ir autoritāte. Un šobrīd izskatās, ka viņš ar šo autoritāti arī palīdz mūsu talantam. Jo tas patiešām ir talants. Tīri radnis. Siguldas Kamaniņa un bobsleja trasē. Pasaules čempionāts junioriem skeletonā pagājušajā nedēļas nogalē izskanēja. Kriss Netlaus 2. vieta, Ivo Štenbergs 4. Maiņa? Ir tā. Jā, varam teikt. Jā. Ir maiņa. Par to priecājamies. Parabobslejs. Arī pieteicām pagājušajā tādu pasākumu. Parabobslejs. Cilvēki brauca monobobiem. Invalīdi. Un mēs redzam, ka pasaules kausa posma Oberhofā Arturs Klots un Lauris Zutis 1. 2. vieta. Latvieši, kur ieķerās uzreiz, tur grib pirmie būt. Un arī sanāk. 1. 2. Arī sanāk. Un visbeidzot, Overtime savulaik dāvāja tādu trofeju. Arēna 29 ir tāds mazs bāriņš, pieder Kasparam Daugoviņam. Overtime trofeja Novusā. Un mēs parādām video. Džeki spēlē. Ņēmās 7 posmi, 7 dažādi uzvarētāji. Bijis viens lielais posms, Igors Bondars ir uzvarējis. Nākamais posms 3. februārī, bet tur plosās lielā trofeja tiek cīnīta, izcīnīta un tur parādās uzvārdu. Var sakot, mēs kā Stanley Kausu esam iedzīvinājuši. Tikai Novusā. Bet tas arī ir nacionālais sports. Būs. Viņi tik nevar aizmirst. Jā, nevar. Bet mums arī Novusā saknīts ir, jā? Tu zini, kur Novus sāk spēlēt? Latvijā? Padomju Savienībā rūpnīcā spēlē. Pārtraukumos, pusdienlaikā. Padomju Savienībā sāk. Latvijas laikā sāk spēlēt. Es tā jokoju, mēs tā nezinām, kas bija Latvijas laikā. Ko darīja? Bet es zinu, ko redzēju, ko es pats redzēju. Es zinu, Valdi. Šodien raidījumā. Visu. Vīri, šodien raidījumā. Esmu sameklējis Romānu Vainšteinu, tas, kurš pasaules čempions riteņbraukšanā. Viņš atnāks pastāstīs, kāpēc viņš grib trenēt Latvijā cilvēku šeit. Viņš grib trenēt? Jā, viņš ir izlases galvenais treneris. Un savukārt būs tāds pasākums kam pinās mēl, tā kā Dinamo hokejistiem kājas. Roller derby. Uz skritīslidām skuķi grūstās. Skuķi ņemās. Ārkārtīgi dīvains sportveids. Izskatās, ja latvieši tur pieķērušies, atkal mēs kaut ko aizķersim pasaulē. Varbūt paskatāmies. Kāda tik sporta veida nav tagad? Jauni. Kādi nav? Drīzāk runājam par to, kas ir. Jā, par to, kas ir. Skatāmies raidījumu. Latvijas hokeja izlases treneris Bobs Harlijs šajā nedēļā ieradīsies Rīgā, apskatīsies acīs tiem cilvēkiem, kas viņam dos darbu Latvijas Hokeja federācijai. Savukārt federācijas prezidents ir citējis Bobu Harliju un saka tā, Latvijas hokejisti, vērojot U20 pasaules čempionāta spēles, jau zaudēja savas spēles autobusos. Tas ir interesanti. Tā viņš teica? Jā, viņš tā teica. Harlijs to ir pamanījis. Mēs zaudējām autobusos. Cilvēks ar svaigu skatienu uz Latvijas hokeju. Būs ļoti interesanti paklausīties un paskatīties, kas mums notika. Treneri baidījās runāt, tāpēc, ka Likmanis bija tāds tā kā svars virs viņiem. Viņi neko runāt nevarēja. Viņš bija klusināt. Arī Indiāns atnāca un nevarēja daudz runāt, jo tur bija Likmanis virs. Šie cilvēki, es domāju, pat Kalvīts un ģenerālsekretārs būtu ļoti interesanti uzzināt, kādā šobrīd stāvokli vispār ir Latvijas hokeja. Gan jau viņi tagad ieviesīs kaut kādu kārtību un paskatīsies no malas un paskatīsies, ko kā Harlijs piedāvās. Savukārt atgriežoties pie U20, atceries, mums tā spēle bija ar meitenēm, lelēm, ar prostitūtām, marihuānu. Tā nebija tikai spēle, Valdī, mēs skaitītājiem sakām, jā, tāds fakts bija. Bija stāsts par to, kad tika mūsu cilvēki atrasti viesnīcas istabiņās vai numuriņā ar prostitūtām un marihuānu. Par laimi izdevās federācijai novērst nesmukumu, jo tie bija viesnīcas apsardzes darbinieki, tad vienojās. Vai gribat dzirdēt uzvārds? Mēs par to ironizējām un smējāmies, bet mēs noteikti pasakosim, līdz mēs zinām arī uzvārdu šo hokejas uzvārdu ir sekojuši. Un, protams, mēs pasakosim līdz viņa karjerām. Vispār var pateikt, kurā kontinentā viņi spēlē. bet veči, ir nesmuki jaunie puikas, taču vajag domāt, ko jūs darat Latvijas izlases pārstāvot. Un arī vecajiem jādomā, jo vecie jau bieži ar tādu pašu no ķēdēm noraujās. Savukārt, Rīgas Dinamo sakarā, paturpināt Latvijas hokeja tēmu, Rīgas Dinamo sakarā mēs citējam Jursavits, mūsu neklātienes varoni, čekistu Jursavits, kurš saka, ka nekas traks nav noticis šajā sezonā. Savits citāts ir sekojuši, ir svarīgi, ka ir emocionālā komponente,
klāt, emocionālā komponente ir klāt hokejam, un kas mazliet pietrūk, viņš saka, nekas daudz. Iedomājies, Valdi, kā visu šo sezonu treneris Normunds Sējējs ir centies šo visu iestāstīt. Ja? Viņam nav bijis viegli, jo loģiski viņš ir slikts treneris. Ja? Viņam kaut kas jāstāst, jo pie jebkuriem citiem apstākļiem, respektīvi, jebkurš cits treneris Sējēja vietā, sen būtu padzīts. Savickis teiktu, kāds ir mēsls paņemts. Tu tur komentē un analizē, kāds ir sausais atlikums. Sausais atlikums tāds. Pirmkārt, mēs uzzinājām, ka Sējējs ir štruntīgs treneris. Otrkārt, mēs redzam, ka Dinamo vadība faktiski sadarbojas ar Sējēju kā roku rokā, jo šie rezultāti, kas ir. Tas ir sliktais. Labais viss šī fona ir tas, ka jauniem čaļiem iedeva sezonas izskaņā iespēju. Jo nebūtu... Mums ir labs vārdsargs tagad, jā, es saprotu. Balinskis, Golovkovs, Līsbergs, viņi netika pie spēles. Bet viņi tik nav sliktāk par tiem... Ja būtu kaut cik labi rezultāti. Bet, Valdi, cik maz vajag, lai būtu labs treneris un slikts treneris, jo, piemēram, pirmās 25 spēles ir 13 punkti. Kāpēc 25 spēles? Pēc tam atnāca Ozoliņš. Un cik ir punkti? Ozoliņš arī nav nekāds no debesīm nolaists, bet mikroklimatu pamaina. Pēc tam pirmajās 25 spēlēs 4 uzvaras, otrajās 25 spēlēs 11 uzvaras. Tā ir tā liela atšķirība. Tas mikroklimats, to, ko droši vien, ka Sējējs varbūt ir sapratis šajā sezonā. Ceram, ka ir sapratis. Bet, treneris, švaks treneris, menedžers, viņš šāvās normālu komandu valdi. Jo kāpēc? 29 spēles no 55 beidzās ar vienu vārdu starpību. Tur vienmēr ir trenera stāsts, ka viņš skatās, kā var izšķirt šo starpību. Vienu vārdu starpību. Uz kur pusi pagriezīs? Skudru. Tad būtu viss vienu uz... Protams, ja viņš saprot, ko viņš tur dara. Viņš uzskata, ka saprot, tāpēc tik daudz darīs šajā sezonā, lai Savickim izstāstītu, ka komanda principā ir sūdīga. Vai tad viņi nesaprot? Es nezinu, gan jau viņi tiks ar to galā, bet Rīgas Dinamo ir stāsts, ka sūdīgāka sezona nav bijusi, līdz ar to varbūt tikai labāk. Un Savicks teica, turpināsim šo projektu. Jāturpina, jāturpina. Labi. Tā kā tā ir dziesmā. Līgana āra bērzā. Valodze šūpulītis, šūpului līgolēni, man mazi valodzēni. Varbūt tad ir vērts arī noskatīties reklāmu pēc šī te, ko? Skaistā. Tur būs šis tas vērtīgs. Paskatāmies. Kristaps Porziņš nav ticis NBA lielajās zvaigznēs, bet mazajās, kurās tiek pirmā un otrā gada spēlētāji. Viņš tur ir, un otrā gada pēc kārtas pārstāvēs pasaules izlasi, starp citu kopā arī ar Domantu Saboni. Divi baltieši būs pasaules komandā, un Amerikas komandā, protams, arī viņu jaunās zvaigznes. Bet mēs varam pielikt klāt, ka neviens no Ņujorkas nav. Neviens nav. Karmelo vienmēr ir bijis. Liekas, ka pirmo gadu Karmelo nav. Jā, bet īpaši pasvītrojot Kristapa spēli, mēs varam no Atlantas Hawks mača, kas beidzās 4. pagarinājumā, parādīt šo epizodu. Dwights Howards nolika uz dēļiem mūsējais pārdankoja pāri. Armād, nevis 4. pagarinājumā, bet 4 overtime. 4 overtime, jā. Kvart overtimes. Jā. Quadra double vai kāds ir? Jā. Bet, redz, šī epizode, Valdiņa. Pagājušajā gadā Hovards pārdankoja pāri Porziņam Madisonā. Un tad viņš teica, vajadzētu sagaidīt nākamo iespēju. Un sagaidīja, bet man izbrīnīja, kas, ja tas būtu futbols. Valstī tos pagrīd. Es uzskatu, ka šitāds epizodes mēs redzam, tas Hovards ir pilnīgs idiots. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka ar viņu lēcienu viņš varēja nocelt to, censties nocelt to bumbu. Viņš izdarīja to pašu sliktāko. Viņš paņēma un iemauca pa galvu. Bet kas ir interesanti? Kristaps piecēlās, viņš nogrit uz muguras. Redzot, kā futbolists uz laukumu krīt un bišķiņ un vāļājās. Viņš piecēlās un spēlēja tālāk. Tā kā cepuri nost, bet Hovards, es domāju, viņš dabūja to tīšo piezīmi, man liekas, bet es domāju, ka tur arī bija tūli līdz noraidījumam. Dāvim Bērtānam, viņa komandā San Antonio te pārējā, viss ir kārtībā. Komanda tiek veidot jau daudzus gadus, pēc principa spēlē visi, un Dāvs nav izņēmums. Dāvs ir iesaistījies San Antonio sastāvā pārliecinoši pret Pelikāniem, 5 tālmetienas iežvidzināja. Labs. Viņš izmanto savas iespējas valdu. Viņš tikai tanī komandā var parādīt sev no vislabākās puses. Viņš ar tiem melējiem paspēlē citā komandā. Viņš pie bumbas netiks klāt. Savs runa, tāpēc, ka mēs nezinām. Es redzēju, kā spēlē Portlanda, nav kurš klubs. Tu uzskat, ka viņš netika pie bumbas? Ne, viņš ļoti maz tika pie bumbas. Šeit komanda 5, 6
piespēles uzbrukumā, izspēlē līdz pilnīgi brīvajam. Te ir pavisam citi principi. Viņš neļauj Popovičs spēlēt individuāli spēlētājiem. Viņš uzreiz sēdina malā, vai viņam ir sistēma. Viņš tikai tāpēc, viņš ir turnīri tabulas augšgalā. Kas nesaprot šo sistēmu, dāvs saprot, paldies Dievam. Es tik saku, ļoti labi, ka viņš ir tur tic, un viņš ar savu metienu tieši tur ir vajadzīgs, tāpēc, ka viņa metiens tur ir noderīgs. Tev ritens ir? Man ir salūtiņš. Romānām Vainšteinam nav ritens. Tas, kurš pasaules čempions. Romānām ir tā, man ir tās drāts ietīts iekšā spieķos, lai labi. Nav viņam tāds. Pie mums šodien ciemiņš Romāns Vainšteins, pasaules čempions riteņbraukšanā 2000. gads. Protams, kā kuram, bet tas ir vēl svaigā atmiņā. Piemēram, man. Kā tev tas ir? Vēl svaigāk. Arī vēl svaigāk? Jo tikko tas tā jubileja tik nesen bija, un kā katru gadu cilvēku man palīdz to atcerēties. Liek Facebookā video un komentārus un visu, un tāpēc tas katru gadu ziemas periodā tas ir ļoti aktuāli. Roman, iepriekšējā reizē, kad tu šeit biji, tu teici, nē, ritens ir nolikts, es nezinu, es ar riteni neesmu braucis, vispār kas ir ritens, un tagad es lasu. Tad bija vīns. Jā, ne tikai vīns, tur arī gols pa vidu un tam līdzīgi, bet es skatos, tagad tu esi izlases galvenais treneris šoseis riteņbraukšanā, Latvijas izlases, pierreiz arī menedžeris, kā, tagad jau bez riteni nekā. Ko? Es jau viņiem līdzi riteni nebraušu mašīnu. Mašīnu brauc? Cik bagāti dzīvojam. Savu mašīnu vai iedos uz... Ar federācijas. Federācijas arī. Paklau, kāpēc ir vajadzīgs Vainšteins Latvijas riteņbraukšanā? Kas tev šobrīd sāp? Ja tu piekriti, tad acīm redzot kaut kas grūzdi. Ja tu piekriti šim amatam. Ka mums nav jaunā paudze. Līdz ar to kaut kas nav nostrādājis pēdējos 15-20 gadus. Jā. Un līdz ar to gribu kopā ar Igo Japiņu un visiem pārējiem, kas federācijā ir pie šprices, vienkārši to visu atjaunot. Radīt tādas iespējas jauniešiem, kā mums bija tas. Tas laiks ir aizgājis, kas jums bija. Šobrīd ar realitāti jādzīvo. Rapskais, Smukuls, tur Saram Motins. Ir taču puikas, nav tik bēdīgi. Kas un ir? Pēc viņiem? Nav pēc viņiem? Nav, bedrē, jā? Nav. Jā, ko tu mainīsi? Jā, uz ceļa treks Latvijā. Tu sāki celt jau? Nē, vēl nē. Kur nauda? Jāmeklē. Pagaid. Te nav nekā. Pagaid, tu apjēdz, ka tas, ko tu saki, Rom, tas priekš Latvijas apstākļiem, tas ir tāds, es nezinu, pirkstu mākoņos. Kāds treks Latvijā? Tagad argumenti. Es tev saku, kāds treks Latvijā? Kāpēc? Kāpēc? Jā. Par cik viss sūkstās ar vecāki un valdības un vispārējais sūkstās, kad ir ļoti bīstam braukt ar riteni un izdomā visādas likumus un iegāns, lai tie bērni nebraukt. Jā. Tad treks ir vienīgais risinājums, lai viņiem būtu iespēja jauniešiem iemācīties braukt ar riteni drošos apstākļos. Un nebūtu pa šosejām jādaudzās. Jā, un arī par cik ziemas ir ļoti garas un sniegs un augsts un ledus un vispārējais, trekā tu vari braukt visu gadu bez problēmām. Labi, bet un iemācīties braukt, meistarību, pareizi mīties un vispārējais. Mēs kaut ko nezinām par to, ka kaut kur tiek celts treks? Atklāja. Nē, tu esi pamats ielicis vēstījumu nākamajām paudzēm, kas tur bija? Lāpsti ir iecert. Kurā vietā? Zemē. Labi, Kuldīgā. Lai būtu kuldīgā. Roman, es esmu tavā pusē. Lai šitā bija Jefiņa padomā. Ja mums nebūtu Siguldā trasa, būtu mums bobslejs, kamaniņš, skeletons. Mēs sūdi nebūtu, bet mums būs treks un mums būs vispārēji. Kāda ir tā aktualitāte riteņbraukšanā, teiksim, vecāki un jaunie sportisti? Jo hokejs, futbols, basketbols tur ļoti skaidrs. Jā, vecāki maksā riteņbraukšanā, kā vecāki ar pērk riteni. Tur vecāku problemātika ir vispār jūsu sportveidā? Ļoti liela. Kā tas izpaužās? Nes kukuļus? Kā tas izpaužās? Lai tiktu izlasē. Izpaužās tas, kad bez sistēmas viņi, bez programmas, bez sistēmas viņi tos bērnus dzenā par visiem komerc pasākumiem Latvijā un nesaprot to jēgu, kāpēc un ko. Galvenais, lai tas bērns piedalītos. Jo pasākumi daudz Latvijā ir. Daudz. Līdz ar to var izcenāt. No aprīļa līdz septembrim viņi ir ļoti daudz. Jā. Un nedēļā viņi ir vairāki, un tie bērni vēl fiziski tam nav gatavi, un līdz ar to viņi tos bērnus vienkārši nomoc. Es pat esmu ievērojis un zinu, kad ir tā, ka tie bērni vairs viņi morāli pat negrib vairs tiem mačiem braukt. Viss ir piegriezts. Bet tā ir mūsu nelaime Latvijas visos sporta veidos individuālos, jo vecāki jaucās iekšā daudz kur, un viņi nospiež te pašā tenisā, ja. Tur es skatos, jaunieši spēlē,
11 turnīrs un nedomā par treniņiem, ja? Un tad tas bērns aiziet 15-16 gados prom vienkārši. Jo viņi ir aizmirsuši to, ka tādā vecumā, zēna vai jauniešu vecumā ir vairāk jānodarbojas ar fizisko sagatavotību nekā riteni jābrauc. Tas ritenis, tās stundas vai tie kilometri ir jāliek klāt pakāpeniski. Lai nav tā, ka viņam 15 gados vai 16 nav vairs izaugsmu, un viņš redz, ka viņam arī tajā pašā laikā nav rezultātu, un viņš beidz braukt vispār. Tad visi tie gadi, kas ir ieguldīti, tā nauda, kas iztērēta ritenī, benzīnā un visā pārē, tas viss ir liek. Un tā arī liela problēma, kad vecāki tagad zēnu vecuma jauniešiem vai jaunietiem un arī jauniešiem pērk tik dārgas riteņas, kas viņiem vispār nav vajadzīgi. Tad labāk to naudu iztērēt ir labā trenerī, masierī, mehāniķi, vēl visādos veidos, bet to riteni vajag pakāpeniski to kvalitāti celt augšā. Pieaudzēt. Jā, kad tev tiešām būs vajadzīgs. Jo zēnu vecumā nekāda jēga nav nopirkt riteni pa 10-15 tūkstoši ar augstiem aplokiem, karbonu un vēl tur. Jau zēnu vecumā, Es tev pateicu tā tikai. Es arī bērnību sāku ar salūtiņu un tad tikai pie bomītnieku tik. Klausies par to fizisko sagatavotību. Tad, kā tad mums federācijā trenē fizisko sagatavotību? Vai ir kaut kāda treneri vai viss notiek spontāni? Un kā tu pats to darīji? Federācijā neviens to netrenē. To katrs treneris savā novadā vai savā sportskolā to dara atsevišķi. Bet nav tādas programmas izstrādāts, cik vajag fizisko, cik vajag tur. Principā viss notiek. Mēs pie tā tagad atgriezīsimies, jo tas viss tika atstāts novārtā šajos gados. Un runājot jau arī ar Igo Japeņu, šī sistēma ir jāievieš pa jaunu. Jo agrāk mums katru gadu bija jākārto VFS normatīvas. Skriešana, peldēšana, pilsbumbas nešana, pievilkšanās un vispārējais. Tas vairs nav. Mēs nonāksim tu līdz basketbola grozam. Ja es, piemēram, aizēju uz svarzāli un ieraugu, ka jaunieci 18 gados nevar nevienu reizi pievilkties un nevienu reizi vēderpresīt uztaisīt, tad kaut kas nav kā vajag. Un tu esi redzējis. Tu esi to redzējis. Mēs nonākam tagad pie basketbola groza. Kas ir tā skola, par kur tu gribētu runāt? Jo, ja tu tiks augšgalā, tad dabūs balvas un kurš skolotājs? Nu, saki, kas ir tava skola un kurš ir tava skola? Vai tu, skolā tu esi gājis, ir dzirdēts? Vai aizmirsties, kurā? Murjāņi. Nē, mīļākajā, protams, bija Murjāņi. Skolotājs? Skolotājs vai treneris? Plaši paņem. Skolotāji cauc. Skolotāji cauc. Labi. Romans Vaišēns, pasaules čempions pie sodmetienu līnijas. Ondo LV labdarības akcija Es savai skolai sezonas garumā. Tie viesi, kas basketbola metienus 30 sekundēs sametīs visvairāk, būs visvairāk punkts. Pirmais saņem 1000 eiro no Ondo un noziedo savai skolai. Otrā vieta saņem sudrabs 1000 degvielas litrus no Latvijas naftas. Trešā vietā saņem 1000 litri un nodod to savai skolai no Vendēm. Un savukārt savam mīļākajam skolotājam sarūpēsiet iespēju izbraukt nedēļas nogali ar Volvo XC90 un atpūsties piena muižā. Vai nav skaisti? Jo viņi tā ir pelnījuši. Pasaules čempions riteņbraukšanā, noskatoties pasaules čempionam basketbolā, mēģinās parādīt, ko nozīmē soda metieni. Es teikšu 3-4. Krekls tirgot. 3-4. Tu gribi tā kā porziņas pārdot. Tā, 30 sekundes. Šis ir viss, ko tu iemetīs pa vienam punktam. Šeit būs pēdējais metiens pa 5. 3-4, aiziet! 1, 2, 3, 4, Puikas sanervozējies, reāli to jūt. 5, 6, reizniecē gatavi, 7, Garām finanšu ministrei. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, stop, 15, nav slikti. Nu, normāli, Verpakovskis. Tu smukulu vairs panākt nevar. Pat iemetīs Volvo metienu. Tad bumbu noliec nost, dosim šito. Tad tev Armāns uzsauks. Tu gribi pārvilkt tupels? Pavēl jau. Kur tā ātrāk bija? Aiziet, 5 punktu metiens. Tā. 20 malacis. Nāc sēdies. Kābols jaunākais. Nāc sēdi. Nu, tu brauc no Kuldīgas, ja, bet tev Rīga arī būs vieta. Federācijā? Federācijā. Jā, kabinets. Federācijā ir savs kabinets, kur mēs visi no turienes tu vadīsi. Parādi. Kā kur reiz? Lai tev būtu nauda. Paldies.
Twitter bārs kopā ar Pro basketbolu, Brīvības ielā 101, veikaliņš, kurš piedāvā sarkankurpītes, sarkangalvītei. Lillarda modelītes. Starp citu, tev ar ausīm ļoti labi iet kopā. Ar ko? Tu lietas visu. Ar ausīm es likšu vēlāk, jā. Zerūts. Pie saknēm atgriežamies 119 eiro. Uzvarētājs bija iepriekšējās reizes uzvarētājs aizgājis bez veikala, uzreiz dabūja zeķītes siltas. Viss kārtībā, redzi, varēs, neesat priecāties. Nu, kas varētu būt jaunais uzvarēs? Mums ir šāds jautājums. Tukumā, mēs parādām bildi. Tukumā ir florbols un copes veikals zem viena jumta. Tā arī saucās florbols un cope. Kādas veikals vēl varētu ieviest ar dažādu sporta veida piedalīšanos? Valdi, te uzreiz aiziet copei un dropei. Girds Zelmens saka, Jānis Pelēcis uzreiz saka, Rīgas Dinamo vajadzīgs piņķos atvērt veikalu alpīnisms un Rīgas Dinamo, acīm redzot, suvenīru veikals, lai vieglāk no bedres izrāpties. Kas tev tur ir, ko tu tur redzi? Man ir Jānis Medens uzrakstījis zem viena jumta tenisa skola un gulba laboratorija. Arī labi, jā, viss tenisam, jā, inventārs. Tad ir vēl uzrakstīts kasīts 1987, hokeja veikals un Latvijas balzām veikals. Jā, kopā, jā. Jā. Tā, ko tu tur iesprindzi? Man arī ir biatlonam un medībām, šahs un boks, futbols un teātris varētu būt zem viena jumta, jā. Jā, tas ir tāds divdomības. Mārtas Galavs ir basketbola inventārs un restorāns pie zirga galvas. Jā. Zirga galva, tas ir arkļa galva, tur ir tāda, zini. Resnais saka, basketbola un alkohola outlet veikals. Ja? Kas interesanti, bieži vien sportu liek kopā ar alkohola veikalu. Nezinu, kāpēc, Valdi? Jā, nezinu. Tu nezini? Nu, vienmēr liekam. Nē, citreiz ir akcijas cenas. Jā. Tad ir florbola inventārs un īsie svārciņi. Edgars Biķernieks, acīm redzot, vēl nesenos notikumus saistībā ar florbola pasaules čempionātu saist kopā. Tad ir Kārlis dižbite vai disbite, loku šaušana un skriešanas apav. Nu, tas gaumīgi, jā, protams, jau vajag bēgt no bultām. Un vēl ir arī Mārtas Galavs, kas ir vairāks, vairāks variants iesūtīs. Tad ir virus vilkšanas inventārs un ziepi veikals. Aha. Nu, zini, lai labāk slīdu. Es saprotu, ka tu pārzini šo tematu. Jā, ļoti. Un labākais, manuprāt, ir tāds ar dziļu domu, ir vēlreiz Mārtas Galavs. Tā ir atbilde būt tāda futbola federācija un mēbeļu veikals. Tātad ir jauns veikals zem viena jumta. Jā. Latvijas futbola federācija. Un mēbeļu veikals. Un blakus ir mēbeļu veikals. Tā. Nu ko, Mārcim tad dosim uzvarētāju balvu. Apsveicam, jo, piemēram, steņu šaušana un krematorija, tas baigi mēl. Baigi mēl. Nē, tas ir bišķi pa mēlu, jā. Nu, labi, tad apsveicam Mārci, gaidām viņu veikalā Pro basketbolu. Es teikšu, bet mūsu tiem lasītājiem ir ļoti laba humora izjūta. Pie mums šodien ciemiņi roller derby meitenes, Rīga roller derby komanda. Kas ir roller derbijs? Laura Runa šodien pastāstīs. Meitenes, tas ir latviešu trakums, ka ir kaut kas jauns, tā šķietam jauns, un uzreiz esam klāt. Jūs tā kā mušas pie vāriem. Aptuveni tā. Pasaulē tas viss sākumā aizgāja, un tad mēs biki pa vēl esam. Jo pasaulē viss sākās 2000. gadu sākumā. Jā. Bet dīvaini, ka tas ir tikai meitenēm. Nav tikai, bet pārsvarā meitenēm. Kur tā doma? Tur taču ir ārprātīgi sarežģīti. Tas viss fiziski pirmkārt prasa. Mēs rādām, un tad jūs stāstat. Kur tā doma? Kur tā doma? Doma ir tāda, ka kaut kur jāizliek tās savas iekšas. Nav daudz sporta, ja vispār ir tāda, kurām meitenes ir pirmie, kas sporto. Parasti ir čaļu futbols, čaļu basketbols, un tu meitenēm tu vari paskatīties kaut kā, ja tev brīvs laiks ir. Un tagad beidzot ir tāds viens sporta veids, ko ir čaļu komandas, bet viņas īpaši tā neviens neskatās. Auna, kur ir jēga tam visam? Es saprotu, ka izlādēties pirmkārt. Ja? Otrkārt, kustamies. Viss skaidrs. Bet spriežot pēc tā, kā jūs esat saģērbušās, tad kas ir jādara? Kas ir jādara šajā sporta veidā? Ir jācīnās. Man ļoti patīk tas, ka ir tā kā kontrasts, teiksim. Tev ir jābūt veiklam, izveicīgam, tev ir jābūt arī ātram. Reiz tur viltību var kaut ko panākt, apmēnot spēlētājus, teiksim. Bet reiz tev vajag tieši spēks. Tā kā tu manevrē un skaties, kurā brīdī, kas tev ir izdevīgi, teiksim, tas ir tāds nāsās, ka tu domā, kas un kā. Riķo paplu un pagrūd, vai kā jūs tos punktus uzvar? Apmēram noteikums. Tad 5 cilvēku komandā, jā? 5 cilvēku komandā uz treka, uz laukuma. Ir 4 bloķētāji, un aiz viņiem 2 džamberi, no katras komandas 1.
Džameri. Tas ir tie, kas vāc punktus? Jā, uzbrucēji. Džameri, uzbrucēji. Un kā viņi savāc to punktu? Kā viņi dabū to punktu? Viņiem vienu reizi ir jātiek cauri tai sienai, tie 4 Pretinieks veido sienu. Sienu, jā. Bloķētāji siena. Reku, piemēram, jā? Jā, Vai es varu grūst? Tu vari, kā džamers, jā, tu vari grūst, kā bloķētājs arī, jā. Jā, bet ko es nedrīkst darīt? Tu nedrīkst ar rokām sist, nedrīkst pa kājām padenes likt, nedrīkst pa galvu sist, pa pašu mugurkaulu nedrīkst sist, bet pārējais viss. Viss notiek pa apli. Jā. Punktus, kurā brīdī dabūji, kad tu esi ticis garām valnim vai noskrējis apli? Vienu reizi tu tiec cauri tai sienai, apskrien veselu apli kā džamers, un tad par nākamo reizi, kad tu katru meiteni apdzeni, tu dabūni 1 punktu par viņu. Kā var, ilgums kāds un cik var daudz punktus vēl? Tātad spēle ilgs stundu. 2 puslaiki. Katrā puslaikā ir džami, un džami ir 2 minūtes ilgi. Jā. Tātad viena džamere 2 minūtes skrien, vai arī īsāk, ja viņi nosauc, tur atkal ir savs punkti. Katrs var būt džamers? Idejiski var, bet tur jāskatās, kas tev sanāk labāk. Teiksim, man labāk sanāk stāvēt stabilu uz vietas, un es varu nosargāt lielu laukumu. Kā sauc tavu pozīciju? Bloķētājs. Kāpēc nav izgudrots džameram vārds? Džamers. Un ir džamers, jā? Un ir džamers. Kas ir grūti džameram? Es spriežot pēc taviem kājasargiem un alkoņasargiem, tur visi, jums abām ir, tur visi grūti. Un šeit ir alkoņi. Tas nozīmē traumatiski ļoti, jeb ne? Ir diezgan. Tas ir agresīvs. Krišana tur ir un grūstīšanās tur nevar iztikt bez. Ne, bet es zinu, ka meitenes ir nežēlīgas arī, kad sakojās futbola laukumā. Viņas ir ļoti nežēlīgas. Es to pats esmu jūtis, bet kā jūs tur saturat, ka negribās ievilkt kreiso? Jā, kādu pa muti pariešaut kādā brīdī? Protams, var, bet tad tev ir nosodījums. Arī sēdēt maliņā, jā? Jā, mums ir mazākums. Cik minūtes? 30 sekundes. Tad džamā ir 2 minūtes, un tad 30 sekundes, ja tu sēdi, tad nav izdevīgi. Jā, viens mazāk ir uzreiz. Bet, laikam, viss pamatā ir tas, kas krituši līdz kājās, jo tas, zin, kāds skriet valdi jau ar pārko. Kāpēc nav tās augtās inline, bet ir šādas? Ļoti loģisks jautājums, tāpēc, ka uz inline slidām nav tā stabilitāte. Nevar, ja tev ir tā viena slida, tu nevari īsti ar šito kustību darīt. Tu nevari stabili nostāties un kādu grūstīt, ja tu stāv uz to vienu sliedu. Tāpēc mums vajag to stabilitāti un visus 8 riteņus. Jā. Jums ir kāds atbalstītājs? Kāds atbalstītājs? Kas tā kā Bruklina rakstīts, ja tur uz grūtīm? Mums ir tāds diezgan pašdarbības projekts. Šobrīd, jā? Esat sākuši, cik daudz ir tādas meitenes, kas Rīgā ir traks ar šo visu? Mums laik mainās skaits. Mēs šobrīd esam, es teiktu, 9 meitenes un 2 čaļi, kas mums kā tiesneši palīdz. Jā. Un tiesneši ir vēl tiesneši tam visam līdzi. Jā, daudz. To ir daudz vairāk nekā spēlētāji. Tur sanāk 14 uz laukumu, man liekas, tiesneši. Tāpēc, ka ir meitenes, vai tāpēc? Tāpēc, ka grūti tam visam izsakot, ja skatās to pašu spēli, tur var redzēt, ka tur ir liels, izskatās pēc hausa, nevar īsti saprast, kas tur notiek. Tāpēc katram viens tiesnesis skatās vienu uzbrucēju, otrs tiesnesis otru uzbrucēju tikai atsevišķi, tad ir tie, kas skatās visu bloķētājus viens, otrs bloķētājs. Ja es jums lūgtu piecelties kājas, ir kaut kāds satvēriens tam bloķēšanai, vai ir kaut kādas... Mums jau gribētu to satvērienu. Nē, labi, parādiet, ko nozīmē tas visus slidām, jo, zin kā, mēs te esam jūs ietērpuši, bet, tagad, piemēram, džamers grib punktus dabūt, ko tu dari? Viņi pēdējais... Es bloķēju. Es šodien te priekšā viņai stāvu. Kā viņi var... Un kā tu vari tikt garām? Ir variants, ka es viņi grūž, un vienkārši, un tad mēģinu tikt garām, teiksim, no traka neizējot ārā. Tas ir ļoti svarīgi. Bet vēl jāsaglabāja tā vieta laukumā. Nedrīkst iziet ārā. Tur ir līnijas. Ja no līnijām var iziet ārā? Meitene, sēžam. Ne, fiziski jau var iziet, bet tu laiku zaudē, ja? Laiku zaudē un to penalitāti, ja tu nepareizi ienāc atpakaļ laukumā. Labi, kaut kādā zonā, kaut kādā zonas jātiek iekšā. Kādi nākotnes iecer mērķi? Kur ir tas augstākais gails? Pats augstākais, mēs gribam tikt uz pasaules čempionātu 18. Protams, ne kā tā profesionālā komanda, bet ir iespēja tikt kā tādām iesācēju komandām. Pasaules čempionāts dalās amatieru profesionāļi? Nē. Pagaidām nē, bet mums piedāvāja, ka mēs redzam, ka jūs esat jauna komanda. Jā, un ir vēl viena. Šoreiz notiks Manchesterā 18. gadā. Nav tālu. Kā var tikt, labi, mēs ar valdu pa tiesnešiem varam iet, bet kā var meitenes pieteikties pie jums? Kur var meklēt jūs? Facebookā parasti visbiežāk mūs kontaktē, Rīga Roller Derby Facebookā un e-pasts. Gmails. Labi, bet kāds ir priekšzināšanas? Jo noteikti ir kaut kāda elementa vajadzīga, bez tā, ka jums jau inventārs pašām jāpērk. Bicīts ir vajadzīgs, bicīts. Sponsorījums nav. Sākumā mēs iedodam, mums ir pāris slīdz kaut kāds 5, un tad mēs tās iedodam izmēģināt treniņā pirmajām meitenēm, bet mēs gaidām, ka viņas nopirks pēc kāda laika paši to savu inventāru. Kas ir
īsti nekas nav jāzina, tev jābūt vienkārši bezbailīgai. Tev jāsaprot, ka tu atnāks, tu nokritīsi. Jā. Ir ļoti liela iespēja, ka tu kaut kādā veidā zilumu dabūsi vai nokritīsi vai kaut Katru reizi. Nu, jā. Tā nav daļslidošana. Tā Kā nav. daļslidošana? Tā nav daļslidošana. Tā nav daļslidošana. Jā. Tas, ka jums ir daudz ziluma, tāpēc jums tādas košas krāsas arī, tās ir kaujas krāsas. Nu, tas Nē, nu es skatījos arī video, tur meitenes viss ir sakrāsotas, nu ja jā. tur ir spilgtums kaut kāds. Kas tas ir? Tas ir tas mantojums no 30. gadiem, kad tas bija tā kā wrestlings, un tur tēloja, ka cīnījās, un tur bija baigie mačoši tēli visādi. Un mums ir palicis tas, ka mēs veidojam savu alter ego. Tā kā spēles laikā mums ir savs vārds, sava iesauka, tā kā savs numurs. Jā, un tā arī viss sauc uz Labi, laukuma. un kāds ir tavs? Mans ir stilpantēra. Stil pantera. Jā. Stila pantera, tā var teikt. Nē. Joprojām pantera. Tērauda pantera. Jā. Stila pantera. Ok, un kas tev? Man ir attack damage carrier. Ui. ADC. ADC. Nu labi, bet jūs veidojat Latvijas izlases tagad pamatus. Var Jā, teikt tā. jā, tieši tā. Unikāls brīdis. Tiešām. Mēs varam aicināt, lai cilvēki iekļaujas Latvijas izlasē, jo valdi, Tieši tā. Nebrīnīties, drīz būs Olimpiskā spēļu programma. šīs. Jā. Kaut kas būs. Nu, jā, viņi iet uz to. 20. gadā ir Šeit ir domāts. pirmsākuma. Armand, šeit ir pirmsākuma. Bet kur jūs tur nodarbojaties, lai cilvēkiem ir sajūta, ka tas ir kaut kāds angārs, tur ir vajag labu segumu? Ne jau Jā, mums ir arēnā koka zāle. Viņa Koka grīda? Koka grīda, jā. Oho. Nu, ir ok. Ko grīdi ir labāk krist Kur tad nekā uz, tāda var atrast? nekā uz asfaltu. Ilzenes ielas galā. Ilzenes ielas galā. Sarkandauga. Nu, tad ir, Nokrīt, tad jā, jau. tad negribas krist. Un treneris jau nav. Baigā priekšrocība. Pateici, jā. Kur tad tu esi sasmēlējis tās gudrības? No interneta. Tas ir viens. Es uz pāris treniņu nometnēm esmu bijusi tā kā ārzemēs apskatīties, Kur? kā tur ir. Es biju Berlīnē un tad es biju šķiet Briselē arī. Aha. Un treniņu nometni tas nozīmē, ka tu skaties kādu klubu, kas trenējās? Vai? Nē, tas nozīmē, ka es biju pie viņiem, un viņiem ir tie saucamie bootcampi. Tā kā vienkārši sanāk no jebkurienes meitenes un kopā trenējas, un tur ir parasti kādi profesionālāki treneri, un tad es vienkārši staigāju apkārt un pierakstījos. Meitenes, kas ir spicākie klubi vai spicākās izlases vai spicākais virziens? Nu, tur ir Amerika, tur ir Ņujorkas komanda, Portlands arī. Jā, tās ir tās divas populārākās no Amerikas, un tad ir no Eiropas mums ir Londonas komanda, 3. vietu ieņēma pasaules čempionātā šogad. Viņš vispār sāka tikai nesen, kas ir diezgan iespējīgi. Un austrāliešu komanda ir diezgan laba. Un tad pievienosies pēc pāris gadiem Sarkandaugavas eņģeļi, ja, vai kas ir? Ko? Labi iesaukt. Ļoti labi. Ļoti labi. Paņem porteru un laid uz Portlandu. Angliski ar labu skamies. Nezinu. Sarkandaugava. Bet, nu labi, meitenes, mēs novēlam jums šo turpināt visu, jo esat sākuši. Nevajag pamest pusratā lietas, un, ja 2018. gads ir mērķis, ka jānokļūst pasaules čempionātā, tad nokļūstiet. Nokļūstiet un, es nezinu, kas tur ir, jāsit ir vairāk, kas ir tas novēlējums? Izturība. Izturība? Mums vajag izturību kārtīgi iemācīt, mums vajag Nepadošanās pēc pirmiem kritērijiem. celties pēc kritērijiem. Bet, nāgi jau tur viss ir tā, kas ieķerties ar var, jā? Gadās, jā. Tas nav, nedrīkst tā tīšām ar nagiem ķerties, bet, gadās, protams. Nu, jā. Nu, ko Valdi, atstāj dāvanas? Nu, meitenēm uzdāvināsim mūsu cirku. Jums ir kompānija liela, varat spēlēt. Un tas būtu jums vispirms, un tad mašīnas ir jums. Nu, jā. Tad jums arī no Latvijas nafta karta atlaiž. Un, meitenes, ātrs gadījums. Nostājieties tā, ka veidojot valni, un valdes mēģina iet garām un pamēģiniet nelaist viņu garām. Nu, parādiet, kā tas ir. Ja? Viņš grib skriet prom no studijas. Bet man nav slīdus. Tas nekas, Valde. Viņš jau te ātrāks tāpat. Un man tās meitenes būs jāgrūst tagad, ja? Tagad tu ej prom, Valde, un meitenes stāt veido bloku. Ej garām. Jāpiemāna, ja? Nu, jā. Jā, tu jau gribi uzreiz virsū mesties. Jā, protams. Es nevarēju tikt. Roller derbijs. Tikai dāmām pagaidām, bet spriežot pēc Valtera kunga dzirkstošajām acīm un apetīti. Jā, bet tu pa vīrietim derētu kaut kur, kas gribētu apiet. Pa vidu. Kaut kur apiet. Sāc ar diskotēku, Valdi. Un tad jau tiks Tās jau 80. gados. Meitenes, novēlam jums veiksmi. Paldies. Vienīgā zona, kurā tiek runāts par seksu, bet to nedara. Viktorijas zona. Jā, tā ir. Jā. Bet mēs esam dabūjuši Jānu Baumanu. Jā, es esmu intervējusi basketbolistus, bobslejistus, hokejistus. Ir pienācis laiks autosportistam. Seksīgie jautājumi. Viktorija. Kura no piedziņām ir visseksīgākā? Priekšējā vai pakaļējā?
Es domāju, ka noteikti pakaļējā piedziņa daudz jautrāk varētu būt visas tās lietiņas darīt. Ja mašīna salīdzina ar sievieti, kas ir svarīgākais? Iespaidīgs bumpers vai pievilcīgs salons? Es domāju, ka pievilcīgs salons tas, kas tāds, siltāk un karstāks, tāds smukāks sirsniņa un galvenais jau kas iekšpusē. Seksīgākā mašīnas detaļa? Es varētu teikt, ka dzinējs. Tur viss sarežģītākais un visinteresantākais, kas arī to braukšanas prieku sagādā. Cik reizes mēnesī tu norauji savu roceni? Ja mēs ņemam sacensībās, tad tas ir aptuveni 70 reizes vienā dienā, bet ikdienā vasarā principā neizmantoju rokas bremzes. Cik jaudīga ir tava turbīna? Mana turbīna ir ļoti jaudīga. Kas jādara, lai eļas spiediens vienmēr ir tonusā? Jātur augstu apgriezienu. Rekā. Jā, Viktorija malec. Ko tu, Armand, savu roceni dari? Valdiņ, tu vasarā ar roceni neko nedari. Es tagad sāku uztraukties par to salonu. Kam ir ādas, kam ir samts, kam nav nekāds. Galvenais, ka tev ir eļas spiediena un viss ir kārtībā. Kas tā pa kleita skaisti? Kleita kā kleita, dāvana kā dāvana, vai ne, Gunta? Whatever. Un auskari no cukurvates. Pirkā, saprot, pirkā apakš. Kas te modas skat kaut ko mēs apspriedām? Es esmu sieviete, Valdi, atceries. Es pirku apakš vai nopirku halātu, nezinu. Labi, Gunti, labs malciens, atvaino Viktorija. Rādi, ko tu esi atnesus, kāds bildītis? To mēs vēl paspēsim, bet uzvarētājs ir Dairis Bērtāns iepriekšējā Viktorijas zonā. Tā kā ir, tā tur bija Latvijas krāsas, tas bija tik skaisti. Tā kā dāvankarte aizmanis. Jā, ļoti labi, apsveicam Dairi. Tad rāda bildes. Kas mums ir? Rihards Bukarts, tas, kurš mums spēlē otrpus okeānam, AHL, bija apmeklējis karakuģi Viskonsinu. Jā, tas ir peldošais muzejs tāds, teiksim. Jā. Kurā vietā? Tas ir Virģīnijā. Peldošais muzejs, tas pagaida reāli. Uz NATO kuģi? Tas ir NATO kuģi. Tas ir, dārgie draugi, halo, kā jūs varat nezināt. Otrajā pasaules kara amerikāņi uzbūvēja vairākus kuģus. Tie ir viena no jautīgākajiem kuģiem. Un, starp citu, šīs superīgās drosteliņas palaida pa Kluso okeānu, lai tad viņi paņem to Japānu pie dziesmas. Ejam tālāk. Tā, Girgensons. Ko šis? Ja mums Latvijā ar to sniegu nevar zināt, šodien ir rīt nav, tad viņa galā viss ir kārtībā. Tā kā šļūkšanas kameras zem tvirtajiem dupšiem un aiziet. Tā ir viņa meitene? Jā, tā skaistā. Tā ir ietriecās viņā. Nav Buffalo presa sekretāra, ne? Ko viņš tur dara? Tu pa kuģiem viss zini, pa sniega kalniem neko. Ko tur apsēdies un šļūts? Izbauda procesu. Bet cepurīt stilīgi. Jā, bet Girgensons izbauda procesu. Guns arī labprāt pašļūk kaut kur. Labi. Tā, mums ir vēl viena bilde. Jāsiekalojās, būs. Tā tad, ja svarcēlājs ir pirms tam jau publicējis bildes, kur viņš atrodas treniņos, kur viņš pavada savu brīvo laiku, tad kāda bilde mums tagad vēl atliek ielikt? Ēdiena bilde. Kūpināta vistiņa proteīniņš. Tas ir vistu pāris. Ievēro. Tur ir divas. Armand, tad, kad tu biji jauns, tu zini, kur tādas vistiņas varēja dabūt? Kafejnīcas Daila, ja? Nē, tas bija tikai restorānā Sēnīte. Restorāna Sēnīte. Jā. Viņa jau neko nezina. Pagā, Viktorija. Tur viss dzīve bija. Ko plēsnieks gribēja ar šo bildu pateikt? Viņš ir noķēris šīs vistas, viņš ir noplūcis. Ka tā ir uzkoda pirms pusdienām. Uzkoda? Divas vistas uzkoda? Viņam garšo vistiņas. Tā kā viņš nāc ciemos, tad mums jābūt jāuzklāj galds ar vistiņām. Tā viss kāja bija seksīga. Tā bija seksīga. Kur tas gails palicis, kad vistiņas? Vēl strādā viņa gada. Tu esi gails. Pietiek, ka tu mums esi gails. Vai gads ir sācies? Mums ir šķērmetējs vēl visbeidzot. Šķērmetējs Strobenders savā sestdienas rītā staipās, bet kādā lokācijā, pie saviem kausiem, tā, lai motivācija lielāka. Viņš varēja ar seju pagriezties pret tiem kausiem. Un starp citu, jogā šis vingrinājums saucas One Leg King Pigeon, Tā kā vienkājainais karalis balodis. Pagaid, lai Gunts pakomentē. Kas domā, ka tā bija joga? Ko es tur varu komentēt? Tas Džeks nevar nokomentēt. Meitenei to pozas saprast. Joga tā nebija, Armand. Vienkārši iesildīšanās vingrinājums, bet tā kā man patīk joga, un es tajā kaut ko saprotu, tad es jums pastāstu kaut ko vairāk. Nav jautājumu. Labi. Kad meiteni tajā pozā tā saucās klibā karaliene. Beidz, Gunti. Viss nerunā. Viktorija iedala lūpi, viņam mazliet tak uzmetusi. Es jau esmu pieradusi. Jā, labi. Sāciet dziedāt atkal.
Armand, Brāļi dukuri, nu lūdzu. Es saprotu, tie bija eksperimenti, bet nu kāpēc ar mani? Kāpēc šie eksperimenti bet pagājušais izties tā, ka man ir stabils zaudējums. Jā, bet izskaties. iznāca kā pavisam Es savādāk. atgādināšu, ka jautājums bija kopsumā brāļi dukuri būs kopvērtējumā augstākā vietā vai mūsu divnieku braucēji? Oskari. Jā, un bija tā, Oskari. Malači, Oskari. 5. un 6. vieta, un brāļiem ir 6. un 9. Nu, kas tad? Nu, labi, ok, viss. Turpinām. Jautājums. Jā, sap citu, tas lielais notikums Amerikas futbolā, jā? Jā. Tur pirms tās spēles viņi met to monētu. Jā. Superbols. Jā. Un tad viņi izvēlās, ko viņi izvēlās, laukumu vai? Vai bumbu? Kā, laukumu vai bumbu? Vai bumbu? Jā. Jautājums ir tā, jo mums te, ko izvēlēsies? Nu tagad ir skaidrs, te vairs nebūs kaut kāda eksperimenta. Kurš izvēlējās? Te nav vairs Kurš vinnēs tajā? Jā, Tā ir loterija. Kuram būs pirmā roka, ja? Kuram pirmā roka? Jautājums ir, kuram pirmā roka? Jā. Es atgādinu, rezultāts ir 13-10. Kādas komandas spēlē vispār? 13-10 šobrīd Valtuves vadībā. Spēlēja Superbolā Patrioti un Falconi. Viena no New Englands, otra no Atlantas. Mūsu draugi no 1-1 LV saka, loģiski met monētu, no abiem vienāds izredzes. Man jāizvēlās. Protams, tu nosauks vienu komandu un skatīsimies. Man favorīti ir apmēram New Englands Patriot. Patriots. Tu domā, ka Patriotiem tiks tā veiksme, un tur ir labākais quarterbackers Toms Bredijs. Kāds tam ar to sakars? Nē, un es to gribu, lai viņiem krītā pirmā roka. Tu paliec pie tā, es palieku pie Falconiem. Cits starpā mēs vēl atgādinām Ārturs Irbs svin 50 gadus. Aplaudējam šajā nedēļā. Savukārt 3. februārī volejbolisti nāk kopā un grib atkārtot to, ko izdarījuši pirms viņiem jau bija hokejisti. Var sakot, vai paliks Sausnīca savā postenī vai nepaliks. Esot vēstules sagatavotas argumentācija, vai būs Sērve un Gremde, vai būs Sausnīca. Kāds būs? 3. februāris. Tas ir šonedēļ. Protams, vēl ka šonedēļ. Tad nākošu pirmdienu iespējams būs jauns prezidents. Varbūt jauns. Varbūt vecs. Bet varbūt Sausnīca jūtās jauns. Jā, varbūt viņš ir jaunais vecais. Varbūt nenotiks kongress. Vecais jaunais. Varbūt kongress nenotiks. Kas būtu? Jā, kas tad būs? Iedomājies, viņš būtu prezidents ar šitādām ausīm. Pagaid, ko valdi. Tur nav tā, ka viņi ieslēdzās tajā durvīs. Kur bija tad, kad vēlē prezidenti ieslēdzās tajā aizslēdz durvis un tad tie baltie mākoņi? Bija tur tā. Bet varbūt prezidents tādā kleitā? Jā. Varbūt būs dāma? Whatever. Var sakot, volejbolisti ir nolēmuši kaut ko mainīt. Tad, ja sakām jā, tad turpinam. Nē, pārmaiņu gads. Trumps nāca, tā jau arī visās federācijās viss jāmaina. Visā Eiropā viss mainās. Kas? Miegs nenāk tā? Vēl nenāk. Tā jāgulēt. Bet tūlīt nāks. Gulēt. Ar labnāk. Armand, ja man Guns uzaicinās, es arī. Tā es taču tā lietas mieru. Mēs ejam Viko parunāšu. Mums ir klibais pigeon jāvingrina. Šodien nav Viktorijas, bet ir Valentīnas. Klausies, tu klusē, jā? Jā. Žēl, ka te nevar apsveikt. Klusē, jā.